Sveicināti jaunā video! Šajā video mēs atpakosim, dalīšos ar saviem pirmajiem iespaidiem, kā arī iztestēsim vienu no pirktākajiem instrumentiem Latvijā. Tā ir vienīgā un neatkārtojamā trieciena aķene no Lidla. Šis tad ir tas instruments, ko visi pagājušā gadā tik traki pirka un ķēra, ka man bija vairākas reizes jābrauc uz Lidlu, jo parasti, kad bija jauns pievedums, tad diezgan ātri viņas izķēra. Nu tad šajā video pastīsimies, kas tad ir īpaši šai trieciena aķenei, kāpēc viņas tik traki pērk. Nu tad bez liekas runāšanas ķeramies pie darba un skatāmies, kas tad mums šeit ir iekšā. Nu tad skatāmies, trieciena aķene 20 voltu, paredzēta vieglo transporta līdzekļu riepu nomaiņai. Komplektā mums nāk 4 ampērstundu akumulators, pati aķene, kurai maksimālais griezes moments ir 400 Nm. Un vēl komplektā mums ir 4 muciņas. Parksaids mums dod 3 gadu garantiju, baterija, litija baterija 20 volti 4 ampērstundu. Skatāmies, beidzot varam vaļā. Tā. No priekšas mums ir forši metāla aizdarāmie klipši. Šitais izskatās pēc viena ritīgi feina instrumenta. Nu tad komplektā vēlreiz mums ir pati trieciena aķene, ritīgi, man liekas, ka viņa ritīgi forši ieguļ rokā. Ļoti feins atvēriens, diezgan smaga, pārslēdzējs, jā, 20 voltu akumulators. Man ritīgi aķim patīk, ka priekšējā poga ir tā kā makitai. Ritīgi ērts atvert, ritīgi ērti noņemt aķi nost. Tas, man liekas, ir ritīgi liels bonus. Ļoti ērta fiksācija, ātri uzliek noņem, bez liekām problēmām. Labi, trieciena aķene. Es jums pateikšu, ka korpus ir ļoti gumijots. Visur, gan augšā, kur tu varētu viņu satvert, kaut kā turēt. Jā, ļoti patīkami gumijots. Korpus šķiet no tādas biezas, saturīgas plastmasas, un rokturs ļoti ergonomisks, ļoti ērts. Vienīgi, man liekas, nedaudz spiežās šī daļa, nedaudz izvirzīta, man liekas, ir tāda. Bet arī patīkami gumijots, viss tā kā, nē, ir diezgan ērti. Apakšā mums ir ritīgi forši mums ir apakšā gaismiņa, kas apspīd to vietu, kur mēs skrūvējam. Kas tad vēl rekur lejā mums ir indikators, kas mums parāda, kurā režīmā mēs esam. 100, 100, 150, 200, 300 un 400. Nu jā, to pēc tam mēs patestēsim, kā tad izdosies pievilkt skrūvus. Ko lai pasaka, man liekas, ka diezgan ērta, lai gan jāsaka, šai trieciena aķenei augšējā daļa ir diezgan smaga. Nu, jo, protams, šeit ir viss tas trieciena mehānisms iekšā, es pieļauju, ka visām trieciena aķenēm tā ir. Bet tā es teiktu, ka viņa ir diezgan ērta, parocīga, ļoti ērta satveram. Šeit mums sānā ir arī, kur uz jostas var uzlikt virsū aķeni, pagaidi. Tā kā vajag, tā fiks var paņemt un... Lai gan, man liekas, to āķi man prasās otrā pusē. Vai arī vienkārši varam šitā uzlikt. Šitā viņu var piestiprināt, foršs āķis. Nu, tas jau pa lielām visām aķenēm. Ko mēs vēl varam parunāt pa akumulātoru? Ļoti patīkami gumijots korpus, stūri forši gumijoti, tā kā iespējams, ka ir arī trieciena izturīgs kaut kādā mērā, ja viņš gadījumā kaut kur nokrīt. Šeit mums sānā ir forši baterijas uzlādes līmeņa indikators, sarkans, dzeltens un zaļš. Šobrīd mums aķis ir pilnībā uzlādēts. Nē, tā poga man tiešām ritīgi patīk, tā kā makitei. Tad vēl komplektā mums nāk 4 muciņas. Šīs muciņas ir paredzētas tieši tā kā triecienam. Mums ir 17 mm, 19 mm, 21 un 23. Muciņas ir izgatavotas no hroma vanādija sakausējuma. Šīs hroma vanādija muciņas parasti ir tās spīdīgās. Šīm trieciena muciņām vajadzētu būt izgatavotām no hroma molibdēna sakausējuma. Tas ir paredzēts vairāk tā kā triecienam. Pagaidi, es jums varu parādīt. Redzat, šāds parasti rokas instrumentiem muciņas ir no hroma vanādija sakausējuma. Šīs ir arī no tā paša hroma vanādija sakausējuma, tikai nokrāsots melns, tā kā trieciena muciņas. Es pieļauju, ka 400 Nm, kas tāpat ir, starp citu, diezgan daudz, vajadzētu būt pietiekoši izturīgi. Tā tāda neliela atkāpe par muciņām. Komplektā iekļauts mums ir vēl līdz arī akumulātoru lādētājs. Šim lādētājam izejas strāvas stiprums ir 4,5 ampēri, kas laikam nozīmē, ka šādu 4 ampērstundu akumulātoru
Nu, šīs lādētājs uzlādēs pa 1 stundu. Ļoti ar tāds sakarīgs lādētājs. Apakšā mums ir arī gumijots kājiņas, lai neskrāpē virsmu. Saķer ar diezgan ok. Un šeit mums ir arī, kur mēs varam pie sienas piestiprināt uz skrūvas uzlāķēt un tādā veidā var arī pie sienas lādēt. Tas ir viss, kas mums ir kastē, un par šo kaste arī tāda patīkam saturīga, nekāda vaina. Par šādu komplektu, kur jums ietilpst akumulators, trieciena atķene, lādētājs un 4 muciņas. Šādu komplektu mēs Lidlā nopirkām decembrī, kad bija uz skidoni par 79,99. Nu, 80 eiro. Tad iedomājies, par 80 eiro tu dabū visu šo komplektu, kur ir principā viss, kas tev ir vajadzīgs. Tīri salīdzināšanai. Par šo cenu 80 eiro no Makitas tu var dabūt vienu 6 amperstundu akumulātoru. Ja tu gribētu šādu komplektu no Makitas vai Milwaukee, tad tas tev izmaksātu 300 vai 400 eiro. Es skatījos internetā, līdzīgi parametri, ņūtonmetru ziņā un tā. Un es domāju, nu, ja bembim riepas ir jānomaina 2 reizes gadā, un ja ir jāmaksā 400 eiro par instrumentu, kur tu izmantos 2 reizes gadā, nu, tad šitais variants man likās ritīgi ideāls. Nu, bet to mēs pēc tam varēsim izsacināt, tad, kad mēs veiksim, riepu montāžu. Tā, vēl kaut ko es aizmirsu pateikt. Šis instruments, tagad jau daudz instrumentu, kas trieciena atķenes un urmašīnas, nāk kā brushless, kas ir bezsuku motors. Šim vēl oglītis ir. Šis ir oglīšu motors. Reku skaties šeit iekšā. Redzat, nodzirkstaļoju. Šis ir oglīšu motors, kas nozīmē, ka šo instrumentu nevajadzētu ilgstošu laiku darbināt slodzē. Šo instrumentu ir iespējams pārkarsēt, kas galīgi nav labi, un tad dūma nāk ārā. Ko mēs ņemsim vērā arī testējot, mēs paskatīsimies, pavērosim, kā mainās šim instrumentam temperatūra. Akumulators, kad ir piestiprināts atķenei, kustās ļoti minimāli. Ar trieciena atķeni, tā kā nav ieteicams pievilkt skrūvus līdz galam, tad paņēmām Lidlā arī šādu dinamometrisko atslēgu. Šai griezes moments ir no, ja nemaldos, no 80 līdz 210 ņūtonmetriem. Nu, arī rītīgi forši. Redz, šitie ir tādi instrumenti spīdīgi, kurus man vairāk patīk uz viņiem skatīties, nekā ar viņiem darboties. Cena šai atslēgai bija, ja nemaldos, 29,99, 30 eiro. Man liekas, ka laba cena, kur atskruvējam aizmūrē šito uzgriezt, un mēs varam rotējot roku tur uzlikt dažādus ņūtonmetrus. Bet viegliem autiņiem 120 līdz 140 ņūtonmetri ir optimālais variants, pilnīgi pietiekoši. Vairāk nav nepieciešams tās skrūvas pievilkt. Skaņa ritīgi feina. Komplektā mums vēl nāk arī 3 muciņas. Rekur rakstīts 17, 19 un 21. Muciņas nāk komplektā un arī pagarinātājs. Šāds. Vēl aizmirsu pieminēt, ka trieciena atķenei muciņas galā liekās puscaulīgās. Nu, tad es domāju, viss, kas atliek mums tagad ir reāli patestēt šo instrumentu darbībā, tam, kam tas ir paredzēts, un tad varēsim pēc tam veikt kaut kādus secinājumus. Nu tā, tas brīdis nu ir klāt. Tagad praksē testēsim Parksaidē trieciena atķeni. Jā, 17 toči. 17 muciņu mūsu darba. Nu, tad sākam ar 100 ņūtonmetriem. 100 neņem, 150 mēģinam. Arī neņem, 200. Jau baigi pievilkt tās skrūvas ir. 300. Arī neņem, 400. Nu tagad gan vajadzēja ņemt. Pieēdušās, ko? Paprovēšu citu. O, šitā atnāca. Bet redzi, galējā režīmā 400 ņūtonmetriem maksimumu. Tā. Šitā atnāca. Nu tad...
Vislabāk jau pa priekšu ir ar roku uzķert to vītni, jo trieciena aķeni var vītnis atčakarēt, ja kaut kā šķērsām ieskrūvē. 120 Nm mēs tas skrūvēsim, tad liekam uz 100 Nm. Un tagad tad pievilksim līdz 120 Nm ar dinamometrisko atslēgu. Tā, 120. Un pie reizes šito arī notestēsim. Ir. Jā, bet man liekas, ka vajadzēja ar triecienu aķeni laikam bišķiņ vairāk paklapēt pa tiem. Jo kaut kā, nu pēc tam paprovēsim citiem diskiem. Nu, šitā. Tagad testējam vēlreiz uz atskrūvēšanu. Mēs tagad saprotam, ka vajag visu maksimālo tā 400 Nm. Neņem. Nē, šitais neņem. Simt Newtonmetri. Paklapēšu nedaudz ilgāk tagad. Jo pirmīt ar to dinamometru likās, ka baigi daudz vēl brīva rūme bija. No, līdz tiem 120. Jā, tagad jau daudz labāk, ka es tagad paņēmu pievilku. Paklapēju vairāk. Te 20,4 grādi, 400 noiziet. Nē, nebūs. Bet zini, kā rokā jūt, ka viņš uzsilst. Tāpēc, ka viņš ir tas vēl ar oglītēm aparāts. Redz, 25 grādi. 25 grādi jau nekas nav, bet nu tāpatās biškiņ jau jūt, ka viņš paliek silts tā. Nu, bliežam klāt. Un tagad rekur paprovējam, vai pieņemsim sezonu ir pagājusi, tagad gribam mainīt uz ziemas riepām, vai mums būs problēma atskrūvēt. Pievilks līdz 120 Nm un pastamies tagad. Šitā vispār nebūtu problēmas. Tā kā ja mums ir līdz pareiziem Newtonmetriem pieskrūvēts, tad nav problēmas arī atskrūvēt. Ja ir nenormāli pārvilkts, tad mums tai trieciena aķenai ir grūti, bet ja viss ir pareizi izdarīts, tad izstāsta, ka problēma nav. Tā, mums tagad ir 3 riepas nomainīts. Apskatāmies. Akumulators joprojām mums ir pilns. Nu tad kāds gala secinājums tad mēs varam izdarīt par šo trieciena aķeni no Lidl? Es teiktu, ka instruments tiešām ir nepārspējams
cenas un kvalitātes proporcijā. Par to cenu, par tiem 80 eiro uz skidu, nu tā viņš standartā maksā 100, bet par tiem 80 līdz 100 eiro šādu kvalitāti, šādu instrumentu dabūt, tas ir kaut kas nepārspējams. Ar silšanu, kas varētu būt problēma šiem oglīšu motoriem, mums nebija pilnīgi nekāda problēma. Jo pirmkārt jau mēs tā kā standarta režīmā darbojoties vienkārši 2 reizes gadā riepu nomaiņu ar domkratu, ka paceļ, kamēr tu to vienu ratu noskrūvē nost, kamēr tu tur sasmērē visu tur ar to varas mēri un liec atpakaļ skrūvē klāt. Nu, nekāda baigās lodzes šim instrumentam nevar sanākt, nu, ka viņi tur pārkarsēt vai kaut kā tā. Akumulators mums arī izturēja visu riepu nomaiņas laiku, jo, zin kā, piemēram, ja tu 2 riepas saskrūvē un tev jāliek aķi lādēties, tad īsti forši nav. Bet tā kā šitais aķis izvilka pilnīgi visām riepām, tad nezinu, ko lai vēl saka, nu, vienkārši superīgs verķis. Vienkārši man šķiet apbrīnojami, ka par šādu cenu ir iespējams dabūt sakarīgu, kvalitatīvu, ritīgi forši instrumentu, ar kur ir patīkam darboties un kurš ļoti veiksmīgi pilda savus funkcijas un ir uzdevuma augstumos. Par šo instrumentu es varu teikt tikai pašu to labāko. Paldies, ka noskatījāties šo sēriju. Ja jums gadījumā ir interesi šādu tipu video redzēt šajā kanālā vēl nākotnē, tad ierakstiet komentārus, kas attiecās uz braukšanu ar mocu, tur vēl nedaudz ir jāpagaida siltāks laiks. Lai gan jāsaka, tagad februāra beigās, tad, kad bija, kas tā bija, tā ritīgi siltā nedēļas nogala, cik tur 8-9 grādi bija, es jau pirmos pavasara vēstnešus redzēju. Tajā dienā mēs vēl uz Cēsīm bijām izbraukušies kopā, redzēju kaut kāds 5 vai 6 močus. Pa ziemu tik sen moči nebija redzēti, ka es pilnīgi biju izbrīnīts. Nu, zini kā, it kā jau vēl tā kā februārs, bet moči jau braukā. Bet, nu jā, pagaidīsim, ka būs nedaudz siltāks, ka būs normālāk saķer ar riepām, jo tagad jau vēl asfalts ir salīdzinoši augsts, un tad jau var kaut kad jau kādu loku izmetīsim. Man uz šo moto sezonu ir salīdzinoši liela mērķi šogad, tā kā es ceru, ka izdosies viss un būs ritīgi feini un interesanti un aizraujoši video. Šis tad būs šajā video arī viss. Paldies, ka skatījāties, un tad tiekamies nākamajos video. Čau!